Jēkabpilieši šodien pulcējās pie piemiņas akmens Staļina represijās cietušajiem, lai pieminētu nežēlīgās deportācijas, ko tauta piedzīvoja pirms 75 gadiem. 1949. gada 25. martā padomju okupantu vara uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS apgabaliem izsūtīja vairāk nekā 42 000 Latvijas iedzīvotāju, tostarp 1677 cilvēkus no Jēkabpils rajona. Šī deportācija bija svarīga tāpēc, ka turpinājās nacionālā pretošanās, kas atbalstīja karotājus mežos, pagrīdniekus. Tā bija tauta. Un, lai apturētu šo pretošanos, šī operācija tika veikta, lai izvestu tos, kuri tic valsts nākotnē, kuri ir uzticīgi savai tautai. Un tāpēc vienmēr turēsim piemiņā tos, kuri tika šīm represijām pakļauti. Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas bija izsūtīšanas brīdī mājās. Arī veci cilvēki no slimības gultas un bērni no skolas sola. Vēsturnieki kolektivizāciju raksturo kā vissmagāko satricinājumu, ko Latvijas lauki piedzīvoja 20. gadsimtā. Pagājuši 75 gadi, bet šodienas notikumi mūsu kaimiņu zemē Ukrainā atsauc deportāciju traģismu un sāpīgos notikumus mūsu ģimenēs. Būsim stipri un saliedēti mūsu sāpēs. Dzīvosim cerībā uz mierīgām debesīm Latvijā, Ukrainā un visā pasaulē. Arī citi pasākuma dalībnieki savās uzrunās vilka paralēles starp pagājušā gadsimta notikumiem un tagadējo Krievijas agresiju, kuras dēļ arī latvieši nevar justies mierīgi par nākotni. Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Krustpils draudzes mācītājs Evalds Bērziņš, uzrunājot klātesošos, aicināja saglabāt ticību tam, ka labais uzvarēs. Netaisnība ies vairumā, pestītājs saka. Mīlestība daudzos izdzisīs. Un viņš nav pesimists, jo viņš saka arī kaut ko tālāk. Viņš saka, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Ļaunais nav visspēcīgs kā Dievs. Tātad. Un tā ir tā labā ziņa. Un tā apņemšanās un tā, kā saka, tas atgādinājums ir pastāvēt ticībā uz kungu Jēzu Kristu. Jo viņš ir tas, kas mums iemāca krietni domāt, krietni runāt un krietni rīkoties. Un pat ja tā nekrietnība pasaulē vairojās, tu pats sevi ar dievpalīgu vari to pārvarēt, samazināt arī pēc katras neveiksmes, arī to mums netrūkst. Un lai Dievs dot mums, ka vienmēr ticībā izdodas piecelties galvenais. Pakrist ir viena lieta. Varēs vienmēr būt, bet piecelties. Tas izšķirošais vienmēr ir. Pēc uzrunām klātesošie nolika ziedus un svecītes pie piemiņas akmens, tādā veidā godinot represijās cietušos. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi norisinājās arī citviet Jēkabpils novadā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.